Labdien, mīļie bērni! Mani sauc Agnese, un šis ir mans labs draugs Džimba. Mēs priecājamies šodien atkal būt kopā ar jums. Un šodien mēs gribētu, lai jūs noskatītos filmiņu par bērniem. Dažreiz mēs ar savu rīcību un saviem vārdiem nodaram pāri citiem bērniņiem un sāpinam viņu sirsniņas. Paskatīsimies šo filmiņu un padomāsim, vai šajā gadījumā bērni rīkojas pareizi. Un kā šajā gadījumā rīkotos tu? Skatāmies! Labi? Esam uzmanīgi. Nākošais uzdevums mums ir futbola sitieni vārtos. Nostājamies viens aiz otra, tā kā katīti šeit rindā. Nostājamies rindā, viens aiz otra. Tete, Mārtiņ, palaidam tete. Tā, labi, uzmanīgi. Tagad paskatieties uzmanīgi, es jums parādīšu uzdevumu. Nostājamies, skatāmies uzmanīgi visi. Nostājamies un sitiens vārtos, trapīts. Skrien pakaļ. Atdodam. Elga, nu? Elvusi no būs. Tas bija labs sitiens. Padod Mārtiņam bumbu, Mārtiņš jau darbojas. Mārtiņ rādi, kur sit Mārtiņš bumbu. Kur tu sēdi? Kā jums šķiet, bērni? Vai šīs klases bērni rīkojās pareizi? Ko tu domā, Džimba? Vai visiem vajadzēja smieties par Mārtiņu, tad, kad viņam kaut kas neiznāk? Nē, mums vajadzētu Mārtiņu aizstāvēt šādā situācijā. Paskatīsimies, attīsim atpakaļ filmiņu, un mēs redzēsim, kā vajadzētu rīkoties pareizi šajā gadījumā. Skatāmies! Mārtiņ rādi, kur sit Mārtiņš bumbu. Nevajag smieties par Mārtiņu. Tas nekas, ka viņam šoreiz neiznāca iesist bumbu vārtos. Nākamreiz viņš patrenēsies, viņam sanāks iesist bumbu vārtos. Jāni, kurš viskaļāk smējās? Tas, kurš neprot rēķināt? Mums nevajag apsmiet viens otru. Es taču arī, piemēram, neprotu padīt. Katram mums kaut kas sanāk un kaut kas nesanāk. Tātad atcerēsimies, bērni, ka nekad nevajadzētu smieties par citu bērnu neveiksmi, vai tad, ja viņiem kaut kas neizdodas tik labi, jo tas sāpina viņu sirsniņas un viņi jūtas noskumuši, tāpat kā Mārtiņš šajā gadījumā. Mums visiem ir kaut kas, kas mums izdodas ļoti labi, bet kaut kas, kas varbūt mums neizdodas tik labi. Džimba Mārtiņam, piemēram, neizdevās iesist bumbu vārtos, bet viņš ir ļoti labs matemātiķis un viņam ļoti labi sanāk rēķināt. Bērni, es zinu, ka Džimba mēģina jau ļoti ilgi iemācīties svilpot, vai ne, Džimba? Un viņam tas nesanāk. Bet Džimba doties, viņš ir ļoti labs pianists, viņam labi izdodas spēlēt klavieres. Un to vienmēr atcerēsimies un nesmiesimies par citiem bērniem un būsim draudzīgi. Sarunāts? Nu tad līdz nākamai reizei. Atā! Ja tev briesmas draud